Manas stiprās puses varētu būt mana muzicēšanas un varbūt mana tehnika. Vismaz es tā domāju. Man varbūt vairāk ir jāskatās publikā vai jāstās uz savu otru partneri, bet es to īsti neuztveru par pareizi. Jo muzicējot man ir noteikti jāskatās uz ģitāras, jo, ja es to nedarīšu, es varu sajaukt skaņdarbu. Es domāju, ļoti labi nospēlēju slavenā melodija Memorija. Miks piesaista ar savu vienkāršību, jo praktiski visos priekšsumos viņš ir viens pats, un viņš ar savu ģitāras spēli spēja aizpildīt visu skatu. Viņam nav vajadzīgas lielas aizmugures ar daudz cilvēkiem un pavadošiem sastāviem. Viņš spēja viens pats publiku šarmēt. Mika stiprās puses jau ir tas vien, ka viņam ir ģitāra. Nu jā, cilvēki iedomājas ģitāru, padziedāt dziesmas un tā, bet neko klasisku un virtuozu.